Dvīna Gerijas Stju. Lūk. Tātad, katram no mums, lasot grāmatu vai fanu stāstu, ir nācies saskarties ar perfektajiem tēliem. Un tik perfektiem, ka brīžiem gribas viņus vienkārši paņemt un sapurināt, iegrūst nepatikšanās un izdarīt pilnīgi jebko, lai tikai atbrīvotos no kaitinošā radījuma, kas prot lieliski gatavot, adīt, saprotas ar bērniem un dzīvniekiem, spēja vadīt kosmosa kuģi, runā 30 valodās, ir iegūst vairākas melnās jostas karatē un nekad nenolauž nagu un nezaudē perfekto matu sakārtojumu. Pārējie varoņi viņu dievina, bet lasītāji neko nevēlas karstāk apgriezt viņai sprandu. Šai nelaimē ir vārds Mērijas Stju, ja vīriešu dzimtē Gerijas Stju. Mērijas Stju fenomens lielākajā daļā gadījumā tiek skaidrots ar autoru vēlmi piepildīt savus sapņus, tos izpaužot literatūrā. Un savu vārdu apnicīgā būtne ir iegūst no 1973. gadā sarakstītās Pols Smits parodijas par šādu veidu stāstiem. A Trekie's Tale, tieši Star Trek fandomā. Džimlai Rūda Raulalā nodomāja Mērijas Stju uzkāpdam Enterprise kapteiņa tiltiņā. Te nu es esmu jaunākā flotas leitnante, un man ir tikai 15,5 gadi. Tālāk Mērijas Stju mērķiecīgi sāk iekarot fanstāstus, iejaucoties kanonu tēlu sistēmā un ielauzās arī oriģināla literatūrā. Protams, ir iespējams, ka viņi tur savus melnos darbus veic jau iepriekš, bet tagad sārgai tika piešķirts vārds. Kas tad ir raksturīgs Mērijai Stju? Pirmkārt, viņa ir perfekta fiziski, garīgi un vēl visādi, kā jūs varat iedomāties. Piemēram, Mērijas Stju gradzena pavēlnieka fandomā būs prasmīgāk pēdzina par Aragornu, trāpīgāks strēlnieks par Legolasu, skaistāk par Arvenu un Galadrielu kopā, un beigās pievērsīs Sauronu gaišajiem spēkiem un iznīcinās varas gradzenu, ja vien neizlems to paturēt kā greznumlietiņu, jo šis gradzens viņu nekādā veidā neietekmēs. Turklāt Mērijai Stju ir nelāga tendence uzklupt visiem vīriešu kārtas tēliem, viņas redzeslokā un savā perfektumā padarīt visu savu dzimumu pārstāvs par neglītām, skaudīgām, jūs paši varat iedomāties ko. Lūk, piemērs no stāsta Never Live Fanfiction Lying Around. Lēdija Stara, šī ir mana meita Lēdija Arvena. Priecājos iepazīties, Stara pieklājīgi pakniksēja. Arvena tikai glūnēja. Galu galā viņa nobālēja Staras krāšņumu priekšā. Arvenas mati izskatījās taukaini un sapņikot salīdzinājumā ar Staras mirdzošajām cirtām. Viņas ādi šķita izbalējusi, turpretī Stara bija glīti iedegus un ārkārtīgi slaida, tomēr vienlaikus spēcīgi un labi veidot. Šis piemērs ņems no parodijas, kas lieliski atklāja Mērijas Stju pārākumu par visiem kanonu tēliem. Tiek teikt, ka visi vīrieši viņu mīl un sievietes ienīst. Pēdējā laikā internetā izplatoties arvien vairāk nosodzošiem materiāliem par Mērijas Stju, daudzi autori cenšas izkļūt no perfektuma cilpas un padara savu mīļoto varoni par atstumto, vismaz vārdu pēc. Tādā veidā ir dzimusi tumšā Stju, tad Dvīna blondajai, zilocēnējai skaistulei. Viņa nepārstāja daudzināt, ka neviens viņu nemīl, nelabprāt iesaistās aktivitātēs kopā ar citiem un vārdu sakot piekopt vēžu vientuļnieku dzīvesveidu. Autors tādā veidā ir pārliecināts, ka ir izglābies no Mērijas Stju lāsta un radījis patiesu oriģinālu tēlu. Pareizi? Nedomāju viss. Lai cik atstums Stju nejustos, vienmēr atradīsies dievinātāju ordas, un viņi ar savām atjautīgajām piezīmēm noliks pie vietas pat vecākos un pieredzējušākos varoņus. Turklāt būt gotam un skaists ciest, taču ir stilīgi. Gribēdami savu garabērnu padarīt vēl īpašāku, autori Mērijai Stju mēdz piešķirt neparastu un bieži vien fiziski neiespējamu izcelsmi un spējas, un te jau neizrunājumu vārdu. Piemēram, labdien, mani sauc Azūra Kristabela Merigolda Darkangela. Es esmu pa pusē elfs, pa pusē vienradzis un mazliet arī mūžs. Turklāt pat, ja Stju dzīslās riti salīdzinoši normāls sajaukums kā cilvēku un vampīra asinis, viņa nekādā ziņā nebūs mantojusi negatīvās īpašības. Stju pusvampīrs mierīgi var uzturēties saules gaismā, pat ja konkrētās pasaules likumi nosaka, ka vampīri šādos apstākļos sabirst pīšļos. Viņa nedzer asinis, ja nu vienīgi tikai no savu vienīgā un patiesā mīļotā, kur viņai stāsta laikā uzrodas vairāki. Un viņa valkā sudraba krustus un iznīcina ļaunos vampīrus labāk nekā Buffy un Eņģelis kopā. Harry Potter visumā Mērijas Stju būs varenākā ragana, kāda jebkad redzēta, bez sekām izrīkos pasniedzējus. Vienā dienā kļūst par zvēromāgu un ar kmitu uzvēs Voldemortu un visus nāvēžus, kā arī izpestīs zelta trio, un tāpat ceļā. Turklāt pielūdzēji viņai būs vairāk nekā jums pirkstu, rokām un kājām kopā. Tik tālu runāts par dažādām Mērijas Stju sēgas izpausmēm dažādos fandomos, taču nedomāju, ka arī oriģināla literatūra necieš no šī mēra. Iemesls ir tas pats, kas fanstāstiem, tās kļūst par autoru vēlmi piepildījumu. Arī izpausmes ir praktiski tādas pašas kā fandomos. Fantāzijas literatūrā Mērijas Stju noteikti kļūst par izredzēto,
iegūst apkārtējo neviltotu mīlestību un uzveic lielo ļaundaru ar vienu pirksta mājienu, kaut gan pirms viņas to ir neveiksmīgi pūlējušies izdarīt neskaitām daudz labāk sagatavoti cīnītāji. Iespējams, sākotnēji viņa būs pavisam parasti, ja neievērojama un nemīlēta, vismaz pati tā daudzinās, kamēr pārējie jūsmīgi sekos katram viņas solim. Ideāls piemērs ir Bella no Stefānijas Meijeras krēslas sāgas. Tēls ar kartona plāksnes personību, kuras izskata apraksts pirmajās lapusēs liecina par smalku rafinētu skaistumu, kaut gan viņa pati sevi uzskata par neglītu, un kam nepiekrīt vidusskolas vīrišķā daļa, viens vilkatis un viens vampīrs. Turklāt viņa nekad nepieļauj smagas kļūdas, un tā ir lielākā Mērijas Sju problēma, viņa nekļūdās nekad. Pat brīžos, kad sākumā šķiet, ka nu pats Sju ir visu salaidusi dēlī, atklājas, ka patiesībā viņa ir paredzējusi notikumu attīstību un rīkojusies pareizi, saglabājot savu perfektumu. Arī pēkšņi saskarsme paranormālām būtnēm reālajā pasaulē, piemēram, Bella un viņas vampīru vilkači, vai arī sarežģītu prasmju apgūšana rekordīsā laikā, kāds vērojams ar aragonu un elfu valodu, nesagādā nekādas problēmas. Turklāt arī oriģināla literatūrā Sju sirgst ar supervaroņu slimību. Atliek Bellu pārvērst par vampīru, un viņa nevien tiek pie apburoša, domas lasoša mazuļa, kam nav jāmaina autiņi, bet arī tūlīt pats spēja savaldīt asinskāri, kas jaunuļiem parasti aizņem apmēram pusgadu. Turklāt viņi izrādās ātrāk, spēcīgāk un visā visumā labāk par pārējiem vampīriem, kur šajā pasaulē nodzīvojuši vairākus gadsimtus. Bet ko tad iesāk, lai veiksmīgi izvairītos no Mērijas Sju slimības? Pirmais un galvenais padoms – piešķiriet saviem varoņiem trūkumus, un ne tādus, kas viņus lasītāju acīs padarītu vēl aburošākus. Nesekojiet Stefānijas Meijeras pēdās un neapdāviniet savu tēlu ar Bellas piemīlīgo neveiklību, kas liek Edvardam viņu nemitīgi ķert un jūsmot par to, ka viņa mīļotā pat soli nevar paspēt kaut ko burvīgi neapgāžot. Ļaujiet varonim kaut ko salaist dēlī tā, lai cieši pārējie, un lai citi viņam pēcāk necenšas iestāstīt, ka tā nemaz nebija viņa vaina. Ja gribat, lai tēls iemācās elfu valodu, lieciet viņam pamocīties ar gramatiku un piešķiriet smagu akcentu. Zobencīņi parasti prasa krietnus treniņus un spēku, jo pretēji daudz jauno autoru uzskatiem, divroku zobenu nosaukumam ir pamatots iemesls. Ja varonim piemīt īpašas spējas, piemēram, levitācija, tad ierobežojiet spēju apjomu. Piemēram, neļaujiet viņam pacelties augstāk par koku galotnēm vai arī lieciet šīm spējām patērēt ļoti daudz spēka. Ja tēls ir jauktenis, tad pārmaiņas pēc piešķiriet viņam vismaz sabalansētu priekšrocību un apgrūtinājumu kokteili, vai apkraujiet viņu ar negatīvo pusi, piemēram, pastāvīgām slāpēm pēc asinīm vai nespēju paciest pat dienas gaismas spuldzes. Domājiet realistiski pat tad, ja rakstāt fantāzijas vai zinātniskās fantastikas žanra darbu. Kā jūs reaģētu situācijā, kurā nokļūs varonis? Kā jūs izturētos, ja viņš nogalinātu jūsu mīļāko kaķēnu? Ne jau attaisnot, jo viņš taču zina labāk. Un, lai pārliecinātos, vai par spīti visiem centieniem jūs gada darbā tomēr nav ielauzusies Mērijas Sju, internetā ir iespējams izpildīt dažādu veidu anti-Sju testus un saņemt ieteikumus, kā ārstēt šo kaiti. Un pēc galvenais nezaudējiet dušu, ja tests izrādās pozitīvs, bet gan apdomājiet, ko varētu darīt, lai samazinātu Sju faktoru. Gandrīz vienmēr ir iespējams ar to tikt galā, vajag tikai gribēt un ļaut tēlam kaut ko tā pa īstam salaist grīstē. Un šādi notikumi tikai paver iespēju jauniem piedzīvojumiem un aizraujošiem sižetu pavērsieniem. Tādēļ veidosim pilnvasenīgus tēlus un ļausim Mērijai Sju palikt tur, kur ir viņas īstā vieta, parodijās. Paldies par uzmanību. Tagad ķeramies pie uzdevuma. Tā, par praktisko daļu. Jūsu uzdevums ir izveidot tēlu, ņemot vērā jau iepriekš izrunātos kritērijus, tātad pamatinformācija šeit norādītā interneta adrese ir ļoti vērtīga. Ja nevarat izdomāt tēlu vārdu, tālāk raksturs, pagātne, mērķi, konflikts un izaugsme, un centīsimies iztikt bezmērīgus jūtas.